Jau pēc, gā. Tiešām kolē tādi kalni atradās? Kā, nu, ja 3 reizes pa 1000 jāuzbrauc, vēl tev būs 3000 metru. Paņem man arī. Kā uz 70 kilometriem 3000 metru kāpums. Tā kā. Filmēts kā kurieši. Tu esi, jā? Uz pakaļ ratu brauc slavenu. Viņu dabūt. Un ko tu gribi no viņa skatīties? Es viņu gribu diskā un uz 10 gadu jubileju kaut kurien strādāju. Paskatīties, cilvēkiem parādīt, kā tas izskatījās 10 gadus atpakaļ. Jā. Patīk mocīties, ja? Фуй! Pats fuj. Фуй. Это уже не фуй, блин. Te nevar saprast, bet tev fuj. Nu, здесь. Šitas te ceļš. Bet cik te ir kilometri, tie maštāks no urzem. Patīk mocīties, ja? Ļoti. Kāpēc? Tāds dzīvesveids. Māte jāstaisīja. Ne jau šitā. Jā. Ginta. Viņam tipas... 1301. Vārdos mūsu ēdināšanas talons nofilmēja, tas ir Pikachu. Jā. Ot ar tādu garastāvokli mēs esam ieraduši. Tev parādīs, tu parādīs. Jau pietiek. Pārāk liels zvaigzne jautās. Es tev iebraucu kādu, ja? Patīk mocīties, ja? Jā. Jāpamocās bišķi. Pasmaidi. No šitādiem jau nesanāk, ne? Šodien tā braukšu. Patīk mocīties, ja? Nepatīk? Patīk mocīties, ja? Jā. Atpūta. Būs labi, bet neskatās. Mums taču vajag zināt, kur aiz. Kādu vēlmu pēc, tu brauc? Patīk braukt ar riteni. Tikai tāpēc? Brauc pa ceļu? Nē, šeit ir tāda pozitīva gaisotne vienmēr izveidojusies un patīk līdz ar to pamīties kopā ar pārējiem. Kāpēc tu brauc šitā?
Es? Man patīk. Kāpēc? Nezinu. Riteņbraukšana man patīk. Tu jau tāpat arī vari braukt mājā. Kāpēc šitien sacīksies brauc? Iepatikās. Ir ar ko nodarboties brīvajā laikā. Ko tu brauc šitien? Ko es braucu? Priekš kam? Forši patīkās. Un kāpēc? Nav ko darīt brīvā laikā. Forši sazinācības. Sveiki. Ko tu brauc šitien vispār? Kā lūdzu? Kāpēc brauc vispār šitien? Tāpēc, ka darbs izveidoja komandu un ir jābrauc, nav variantu. Piespiedi, jā? Nu, praktiski varētu teikt, ka piespiedi. Es gan braucu ar iepriekšējās sezonas, bet nu piespiedi. Bet mocīties patīk, jā? Nu, jā, nu, ko citu darīt sestdienas vakaros, svētdienas dienās. Mocīties, nav variantu. Jābrauc. Iesaka arī visiem citiem baigi labi. Čau. Ko tu brauc šitien mačos? Pēc kam? Pēc kam? Kāpēc mājās jāsēž? Patīk mocīties, jā? Nu jā, man tik patīk. Visiem patīk. Kāpēc? Kāpēc? Nav garlaicīga dzīve, tad viss labāk ir. Interesantāk. Kāpēc brauc šitien mačos? Vai kaut kā savu brīvā laikā aizpildīt. Diezgan interesanti, aizraujoši ar kolēģiem, būt kopā ar draugiem, pierādīt sev, ka es to varu izdarīt. Un treniņi ir interesanti diezgan. Ir motivācija kaut ko darīt arī. Jā, paldies. Nu, jums ir tas pats jautājums, jā. Nu, saki, kāpēc tu brauc? Es nebraucu. A, ko tu te dari? Fans. Pa ko tu fano? Par Lauru Lēnie. Nu, Laura, un ko tu? Nu, redz, es daļu faniem atkal. Man fani brauc līdz, tad es daļu faniem atkal. Kāpēc tu piedalies tajā sacīkstē? Vienkārši tāpat man gribās, tā kā pabraukāt un dabūt kādas balvas. Jā? Varbūt tētis liek vai mamma? Kas? Tu pats izdomāji, ja tētis vai mamma to izdomāji? Mamma izdomāja, bet man pašam arī patīk. Kāpēc brauc šeit sacīkstē? Nu, tradīcija tāda. Tikai dēļ tradīcijas? Hobijs un ieradums arī. Var jau braukt pats pa ielu, paņem riteni un rullē. Pēc kam šiteni? No sacensības ir sacensības, un iela ir iela. Tās ir dažādas lietas. Sajūtas ir pilnīgi atšķirīgas. Kāds ir sajūtas šiteni? Nu, šeit notiek kaut kāda konkurence, kaut kāda cīņa. Nu, tavā gadījumā konkurence ar ko tev? Pa pirmo vietu vai ar Pēteri vai Jānu? Ar Pēteri. Kurš vinē? Līdzīgi iet diezgan. Brāli tenāk. Nu, ko dar šitien? Līdzjūtu saviem vīram un dēlam. Un, kā ir? Pagaidām ļoti labi. Ko līdzjutēji, jūt līdzi, tas ir viens, bet kādas ir sajūtas, ka jūt līdzi? Galvenais tas, lai viņi noteiktā laikā būtu atpakaļ, tad, kad viņi saka apmēram, kad būs. Ja nav, tad sākās nervozēšana. Tā viss ir labi. Man patīk.